Mans šodienas stāsts būs par diezgan netipisku Latvijas dzelzceļa vēsturē pieturas punktu ar nosaukumu Biznesa augstskola Turība. Kāpēc netipisku? Tāpēc, ka faktiski līdz šim brīdim tas ir vienīgais pieturas punkts, kurš tika atvērts pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas un konkrēti 2003. gadā. Jā, procesi, kad arvien vairāk pieturas punktu parādījās mūsu dzelzceļa līnijās, vairāk ir raksturīgi pagājušajā gadsimta 20. un 30. gadiem, kad dzelzceļš kļuva draudzīgāks iedzīvotājiem un līdz ar to ar tā palīdzību tika uzlabota mobilitāte. Savukārt pēc tam, attīstoties autoceļu tīklam, šādu pieturas punktu skaits arvien samazinājās. Arī pēc Latvijas neatkarības atgūšanas pieturas punkti dzelzceļos nav palielinājušies, to skaits nav palielinājies, bet Turība ir diezgan rets un faktiski unikāls izņēmums, un tāpēc arī pāris vārdus par to. Iniciatīva nāca no privāto uzņēmēju puses, konkrēti no Biznesa augstskolas vadības puses, un sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu tika pieņemts lēmums šeit pieturas punktu atvērt. Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līnijā sākumā vispār bija tikai faktiski viena stacija, viena starpstacija Olaini. Rīga, sākumā Torņakalns, pēc tam gala stacija Jelgava un pa vidu Olaini. Un palēnām šo te pieturvietu skaits auga, un Turība ir pēdējā no šīm te pieturvietām uz šīs te dzelzceļa līnijas, un tā ideja bija pavisam vienkārša nodrošināt vispirms jau studentiem, privātās augstskolas studentiem, labu iespēju nokļūt savā mācību iestādē, jo pilsētas autotransports, pilsētas autobusi, trolēbusi šeit tūmā pārāk tuvu nav, un dzelzceļš bija tas labākais transporta līdzeklis, un kā pierādījās pēc šī pieturas punkta atvēršanas, pasažieru skaits, ne tikai studenti, bet arī no apkārtnes aizvien auga, un faktiski šī šobrīd ir trešā darbīgākā pieturvieta visā Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līnijā. Šodien arī tā piedzīvo izmaiņas, jo līdz ar citām pasažieru apkalpes vietām arī šeit notiek pasažieru infrastruktūras modernizācija. Es jau stāvu uz jaunās 550 mm augstās platformas, kas ir piemēroti jaunajiem elektrovilcieniem, un drīz tā arī tiks nodota eksploatācijā. Esam atvadījušies no, ja tā varētu teikt, pagaidu paviljoni, kas tika atklāts 2003. gadā, bet pavisam drīz šīs te pieturas punkts pilnībā tiks nodots jau kā modernizēts pasažieru rīcībā, un es domāju, ka tas ir veiksmīgs piemērs, un tam jau šobrīd ir skaidrs, ka sekos arī citi, tiks atvērts vēl jauni pieturas punkti, un tā ir mūsu dzelzceļa nākotnē, jo Rīgas pilsētā dzelzceļa izmantošana šobrīd vēl nav izsmelta, un gluži pretēji tā tiks, es domāju, aizvien palielināt, un dzelzceļš daudz organiskāk tuvākajā nākotnē iekļausies kopējā Rīgas pilsētas transporta sistēmā.